Manu vecmammu Annu, kurai par godu dots arī mans vārds Anna, nekad neesmu satikusi, bet viņas dzīves gudrības un padomi vienmēr tiek pieminēti un virza manu brāļu un manu vecāku dzīves. Viņa ir mūsu ģimenes tradīciju veidotāja, un viņai ir ļoti īpaša vieta mūsu dzimtes vēsturē. Šis ir Annas un visas mūsu ģimenes stāsts. Anna piedzima 1905. gadā Latgalē ieceļojuša Varšavas poļa Gerasimoviča ģimenē un nodzīvoja garu un gaišu mūžu. Viņa uzauga lielā ģimenē, 8 īsto brāļu un māsu un 6 pusbrāļu un pusmāsu pulkā. Skolās viņa nebija gājusi, jo ģimene nevarēja atļauties, bet zinātkāre, dzīvesprieks un vēlme mācīties darīja viņu gudru, asprātīgu un dzīves pieredzes padomiem atvērtu. Jaunībā peļņas nolūkos aizbrauca uz Rīgu kalpot ebreju ģimenē. Vecvectēvs bija noskatījis Annu kādā no Latgales zaļumballēm, uzbūvēja māju un nosūtīja Annai uz Rīgu vēstuli, kurā bija tikai viena rindiņa. Māju uzcēlu, Anna, brauc mājās, precēsimies. Anna pieņēma dīvaino bildinājumu un 1936. gadā ienāca Eisaku dzimtā un ātri vien laulībā piedzima arī bērni, dēls un dvīņu māsas. Pēc atgriešanās Latgalē Anna nekad algotu darbu nav strādājusi, bet bija maisaimniece, audzināja bērnus, tad mazbērnus paspēja piedzīvot arī mazmazbērnus. Jaunībā no ebrejiem bija iemācījusies gudri saimniekot, garšīgi gatavot un uzturēt mājās kārtību. Svētkos vienmēr svarīgi bija visiem uzpucēties, likt ziedus vāzē un klāt baltu galdautu. Viesmīlība un sirds siltums vienmēr vilināja radus un draugus ciemoties viņas mājā. Daudzi no vecvecmammas ēdieniem ir mūsu lepnums un visgaidītākais notikums pie svētku galda un ikdienās. Viņa vienmēr cepa vafeles, rozītes, žagariņus, krāsnī ceptus biespienu plāciņus, taisīja stuģiņu un zautēja burkānus saldajā krējumā. Klīst nostās tika mācēja cept īpašās mājas tortes, bet diemžēl šī recepte līdz mums nav nonākusi. Bet vērtība, ko paši sev nemanot izmantojam katru dienu, ir Annas teicieni un ticējumi. Vairākas lapas dzimtas arhīvā ir pierakstītas ar tiem. Piemēram, kad kāds darbs pārāk viegli veicās, Anna teica, no kalna arī cūka ir rikšotājs. Ja kāds mājās svilpojas, vistu nam zaftra praizņik. Ja kādam bija asaru lēkme, raudi, mazāk čurāsi. Vai arī nevar reizē ēst un spogulī skatīties, būsi nesmuka. Nedrīkst ar vienu kurpi kājā staigāt, citādi kāds rados miršot. Ja uzvilktu drēbi šuju uz sevis, mutē jātur diekas, lai nerunātu, citādi prātu aizšūsi. Anna vienmēr bija mūsu dzimtas pavarda uzturētāja un sargātāja. Mazbērni pirms eksāmeniem esot zvanījuši un lūguši, lai noskaita tās mūsu, jo pirms atbildīgiem notikumiem bija svarīgi, ka Anna aizlūdza. Arī Annas aiziešana ir gaišs stāsts. No rīta pēc brokastīm iegāja savā istabā un iemiga Dieva mierā, gaiša un smaidīga. Uz viņas kapa rakstīts mūsu bērnu sarģeņģelis.